Labdien visiem! Esmu priecīga pagodināta šodien šeit būt ar jums un uzstāties, lai gan jāsaka, kā lai pasaka, šodien es izstāstīšu vienkārši savu stāstu. Šis te stāsts nav atdalāms no manis, kā no cilvēka, no personības. Un tad tas stāsts netik daudz par abstraktu kaut kādu darbību, aktīvismu, cik arī par mani. Bet es ceru, ka jūs nedaudz iedvesmošu un ka nākotnē varēšu dzirdēt arī jūsu stāstus. Uzdrīksties, ja uzdrošinies uzdot jautājumus, šāda šodienas tēma, un stāsts ir par aktīvismu austrumu pierobežā. Es to nodefinēju šoreiz tik plaši, austrumu pierobeža, bet stāsts būs vairāk par Reizekni. Tātad, ko es šodien stāstīšu? 3 lietas, labas lietas. Es izstāstīšu par to, kas vispār manā izpratnē ir aktīvisms. Tad es izstāstīšu par savu un domu biedru pieredzi Reizeknes kontekstā. Un tā kā jau minēju, Reizekne nav atraujama savā kultūrā, vēsturē no austrumu pierobežas. Tāpēc es piesaucu šo te austrumu pierobežu. Un mēģināšu jūs kaut vai nedaudz, bet iedvesmot arī pašiem iesaistīties. Kādreiz pirms gadiem jau varbūt 15, 20 pamanīju šo frāzi, un viņa palika man atmiņā. Jā, es savā prezentācijā izmantošu dažus izteicienus angliski, citās svešvalodās, tāpēc ceru, ka saprotat, bet mēģināšu arī iztulkot. Tātad cilvēks, kurš uzdod jautājumus, varbūt jutīsies muļķīgi minūti, bet cilvēks, kurš neuzdod jautājumus, jutīsies muļķīgi mūžīgi. Kādreiz to redzēju savā iepriekšējā darba vietā uz sienas, un tas ļoti atbilda manai pārliecībai un tādai dzīves filozofijai, ka nav jābaidās uzdot jautājumus, nav jābaidās varbūt uz to vienu mirkli izskatīties muļķīgi. Tāpat laikā uzdodot jautājumus un paužot savu nostāju, mēs kaut kādā ziņā arī parādām to, kādi mēs paši esam, un parādām savas vērtības, savu nostāju. Un kas tad ir aktīvisms? Aktīvisms ir, kā jūs redzat, es esmu izkopējis no definīcijas, no dažādām, no Letonikas un no Oksfordas enciklopēdijas vārnīcas, pareizāk sakot. Un tad aktīvisms ir centieni politiskas pārmaiņas pātrināt ar tiešu rīcību. Tātad nevis vienkārši ar teoriju vai diskusijām, bet ar kaut kādu rīcību. Aktīvismam ir dažādi veidi. Tā dēvētais pilsoniskais, politiskais, vides, dzimumu līdztiesības, rasu vienlīdzības un sociālā taisnīguma. Šie noteikti nav visi veidi. Ir dažādi aktīvisma veidi vēl. Un kopējā vienojošā tēma būtu pārmaiņas, centieni panākt kaut kādas izmaiņas sabiedrībā, kaut kādos mūsu paradumos, mūsu uzskatos, sabiedriskajos procesos. Un tad aktīvismam ir arī dažādas formas. Un tie var būt protesti, tie var būt streiki, tie var būt boikoti, interneta kampaņas, ielu māksla. Un haktīvisms. Haktīvisms tas ir, kā var noprast pēc nosaukuma, kaut kas saistīts ar digitālo vidi. Varbūt kāds no jums atceras, ka tagad Ukrainas kara kontekstā bija tāda anonimus hakeru grupa, kas uzlauza dažādus digitālās sistēmas un televīzijas un radio un valsts kaut kādas valsts pašvaldību lapas internetā. Aktīvismam var būt arī destruktīvas formas, tās manā prezentācijā nebūs iekļautas. Aktīvisti Latvijā. Šeit es esmu dažādus aktīvistus izvēlējusies, ne tik daudz pēc nozīmīguma, cik man tajā dienā pēc garastāvokļa likās svarīgi. Aktīvisti Latvijā, kurš no jums pazīst šīs te sejas? Varbūt kāds atpazīst un grib nosaukt. Daži no cilvēkiem ir arī starp mums šodien, kas šeit attēloti. Tātad šī projekta ietvaros pirmā lekcija bija ar Vladislavu Romanovu. Tad droši vien viņu atceraties. Vladislava Romanova pazīstama ar to, kā ir
sagatavojusi nu jau vairākas filmas par Latgali. Pirmā bija Iespēju vai nespēju pilsēta, otrā bija Latgales revīzija, un viņa manā izpratnē ir tāda cienījama aktīviste ar to, ka viņa runā par tēmām, kas ir nevisai ērtas, un nebaidās pacelt šos jautājumus dienas kārtībā, viņus uzturēt, un ir pat saņēmusi draudus par savu aktīvismu, bet nepadodas un turpina darboties. Un, manuprāt, ļoti veiksmīgi. Tad Reinis Pozņaks noteikti arī daudz esat dzirdējuši Ukrainas kara kontekstā. Viņš ir tā dēvētā Twitter konvoja dibinātājs un ir nosūtījis uz Ukrainu vairāk kā 2000 mašīnas jau. Juri Viļumu, es domāju, ka arī daudzi pazīst latviešu latgaliešu politiķis, kurš ar savu aktīvismu ir pievērsis uzmanību latgaliešu valodai. Bildē var redzēt arī, kā navigācijas sistēmu reklamē, ko ir iztulkojuši aktīvisti latgaliski. Un arī pirmais cilvēks, kurš nodeva zvērstu latgaliešu valodā Saeimā, kas tobrīd bija liels notikums, un daudzi par to runāja, vai tas vispār ir pieļaujams, un kāds ir tas latgaliešu valodas status. Un kopš šī notikuma latgaliešu paveids ir tiešām citā, kā lai pasaka, viņu vērtē citādāk, jā, un viņš ir ieguvis citu lomu. Un Gunārs Astra ir latviešu disidents, aktīvists, kurš par savu pārliecību ir ļoti cietis, un es tieši nesen biju aizdomājusies par to, vai mūsdienu skolās vispār māca par tādiem cilvēkiem kā Gunārs Astra, gribētos, lai runā vairāk, jo viņš ir tiešām bijis cilvēks ar spēcīgu gribu, un viņš tika tiesāts par to, ka viņš klausās, padomju laikā klausījās brīvo radio, lasīja grāmatas, kas tajā laikā nebija atļautas, un mēģināja izglītot arī citus par to, kas ir padomju vara, un par to un mudināt šīs te alkas pēc brīvas Latvijas. Un, jā, Gunārs Astra par savu pārliecību ir pavadījis cietumos kopsumā 20 gadus, un kas ir varbūt tāds, norāda uz viņa vērtībām, ir tas, ka viņš atteicās liecināt arī par saviem domu biedriem un atteicās parakstīt izmeklētāju protokolus, jā, kas tajā laikā bija kaut kas neiedomājams. Un par savu pārliecību, diemžēl, arī smagi cieta. Aktīvisti pasaulē arī es izvēlējos pēc tās dienas noskaņojuma, kad veidoju šo prezentāciju, diemžēl saņēmu ziņas par Aleksija Navaļņie nāvi. Un pārējie aktīvisti, iespējams, daži ir arī redzēti pazīstami, vai kāds atpazīst kādu no sejām. Tad, droši vien atpazīstat vismaz vienu vai divas. Kas ir tā dāma pa kreisi, to, ko es neatpazīstu? Dāma pa kreisi ir Roza Pārksa. Un Roza Pārksa ir pazīstama ar to vairāk gan Amerikas vidē, es domāju, Eiropā mazāk, pazīstama ar to, ka viņa jauna meitene būdama atteicās autobusā piecelties un savu vietu atdot baltādainajam pasažierim, kas tobrīd bija normāli, skaitījās norma, jo tā pasažieru sistēma bija tā segregācija, kad Baltija varēja braukt ar autobusu, bet melnādainajiem bija jāiet kājām, un ja viņi brauc ar autobusu, tomēr tad viņiem bija jādod savā vietā baltajiem pasažierim, ja tāds autobusā uzradās. Savukārt Roza atteicās to darīt, un viņa aktīvi iestājās par melnādaino amerikāņu tiesībām, un arī daudz panāca šajā jomā ASV. Kaut vai, piemēram, ar to notikumu autobusā viņa uzsāka boikotu, un melnādainie cilvēki kopsumā laikam ap gadu boikotēja pilsētas autobusus, kas nesa milzīgus zaudējumus autobusu nodrošinātājiem. Un līdz ar to šī autobusu firma tomēr nolēma, ka melnādainajiem ir jāļauj braukt autobusos tāpat kā baltādainajiem. Tātad ar savu to aktīvismu un ar savu uzstājību, savu vērtību paušanu, viņa panāca līdzvērtīgu attieksmi pret šiem te pasažieriem vismaz vienā jomā. Un Grētu, droši vien Grētu Thunbergu arī daudzi jau pazīst par šiem gadiem. Viņa ir kļuvusi ļoti populāra un zināma. Grētā šobrīd ir 21 gads, bet viņa pa pēdējiem 4-5 gadiem ir diezgan daudz paveikusi vides jomā.
Un, lai gan skeptiķi bieži vien arī Latvijā saka, ka ko tur tā Grēta, viņa ir jauna un varbūt nav tik gudra un vajadzētu gudrākiem tur veidiem protestēt, jā, ko tad tas, ka viņa tur sēž pie tā parlamenta pa piekdienām, ko tas dod. Bet izrādās, kad ievācu informāciju priekš šīs prezentācijas, uzzināju, ka ir veikts pētījums Šveicē, un šī te Grētas kustība Fridays for Future, ja piekdienas nākotnē, ir izmainījusi 30% respondentiem ikdienas paradumus. Tātad iepirkšanās, transporta paradumi ir mainījušies pateicoties Grētas centieniem. Un viņas kustībai seko tūkstošiem jauniešu pasaulē. Jā, viņa nav viena pati, viņa ir redzamākā šīs kustības pārstāve, bet viņa nav viena. Un acīm redzot, tāds pieprasījums pēc šīs te jomas aktīvismā jauniešos pastāv. Tad pa labi jūs redzat Mahatma Gandijs, kas ir viens no tādiem zināmākajiem Indijas aktīvistiem, kurš sacēlās pret Britu koloniālo varu un aizstāvēja indiešu tiesības. Nu, un arī centrā jūs redzat tagad arī tādu zināmu aktīvistu, kurš diemžēl nesen zaudēja dzīvību par savu pārliecību. Jā, un 3 gadus tika mocīts Krievijas cietumos tikai tāpēc, ka viņš tic brīvai Krievijai un apdraud esošās varas pārliecību. Par aktīvismu Rēzeknē. Jā, tad, kā jau bišķi minēju par Rēzekni, kā austrumu pierobežas kultūras sastāvdaļu, jā, nenoliedzami ģeogrāfiju un vēsturi mēs izmainīt nevaram, un mēs esam šajā te austrumu pierobežā. Protams, ja mēs runājam par 90. gadiem un Latvijas neatkarības cīņām, mēs zinām, ka arī pirms tam mēs zinām, ka te ir bijis Francis Trasuns un tās, teiksim, vēstures gaitā šeit ir bijis daudz, teiksim, Latvijas mērogā slavenu aktīvistu, ja? Arī 90. gados mēs zinām cilvēkus, kas cīnījās par neatkarību, kas cīnījās par Māras pieminekļa atjaunošanu un tam līdzīgiem procesiem. Bet, ja mēs runājam par jaunākajiem laikiem un par pēdējām 10 gadiem, tad demogrāfijas rezultātā, ja, kad šeit paliek ar vienu mazāk jaunu cilvēku un šī te sabiedrības novecošanās, kas, starp citu, ļoti spēcīgi ietekmē aktīvismu, jo aktīvisms nereti tomēr tiek saistīts ar jauniem cilvēkiem. Tas ir izskaidrojams ar to, ka jauniem cilvēkiem vēl ir šis te, nu, zināms, varbūt naivums un ticība labajam, nav tik daudz rūgtuma par kaut kādām savām dzīves pieredzēm, bet arī ar to, ka jauni cilvēki ir elastīgāki, viņi nereti ir, teiksim, tieši kaut vai nodarbinātības ziņā netik ļoti baidās pazaudēt savu darbu, piemēram, nekā cilvēki, kas ir jau tuvu pensionēšanās vecumam, seniori, jā, vai arī kaut kādi citi aspekti, kas ietekmē šo te jauniešu varbūt zināmu izpausmes brīvību. Un, protams, tas aspekts, ka Rēzeknē 15 gadus ir valdījis mūsu, nu jau tagad mērs, atceltais mērs Aleksandrs Bartaševičs, kurš ir šo te aktīvismu mērķtiecīgi mazinājis, jā. Visi cilvēki, kas strādāja domē vai ar domu saistītās struktūrās, kas uzdeva pārāk daudz jautājumus, tika no darbā vienkārši atlaisti. Līdz ar to arvien mazāk šī te jautājumu uzdošanas kultūra bija, teiksim, pieņemama. Ja? Vai aktīvisma gars tagad ir dzīves? Nu, mēģināsim uz to atbildēt kopā. Tad par savu pieredzi īsumā, kā tas sākās? Tātad sākums ir impulss, kad tu jūti, kad ir kaut kādas varbūt neizdarītas lietas vai lietas, kur tu redzi, par kurām vienkārši nevar klusēt un ir jārunā. Tad sīkāk izstāstīšu tālāk, bet sākās arī ar to, kad kara sākumā mēs rīkojām akcijas Ukrainas atbalstam. Tad izstrādājām kopīgu iesniegumu Rēzeknes domei, vācām parakstus, un vēl pavisam nesen, dažus mēnešus atpakaļ, mums bija kabaču akcija. Tātad par atbalstu Ukrainai. Jā, kad uzzinājām par to, ka sākās karš Ukrainā, protams, ka daudziem arī emocionālu apsvērumu dēļ gribējās tādu kopības sajūtu, un tad organizējām pasākumus, paudām nostāju, gājām pie Māras pieminekļa,
bet arī darījām tīri praktiskas lietas, piemēram, kā pinām maskēšanās tīklus, vācām ziedojumus Ukraiņu bēgļiem, rīkojām pasākumus mamām ar bērniem, mēģinājām viņām meklēt šeit uz vietas mentorus, vietējos iedzīvotājus, kas palīdzēs risināt praktiskas kaut kādas lietas. Un tādā visādos praktiskos un dažādos veidos mēģinājām tātad palīdzēt. Kas arī varbūt mudināja kļūt aktīviem šajā jomā, šis te aspekts, ka arī no domes mēs saņēmām tādus, nu, teiksim, sākumā bija tāds neviennozīmīgs tas vēstījums, jā, atteikšanās izkarināt Ukrainas karogu, vai arī tā pati skaidra kaut kāda informācija par atbalstu bēgļiem, lai gan viņa parādījās mājaslapā, tomēr mēs uzskatījām kopā ar domabiedriem, ka šīs te aktivitātes varētu būt izteiksmīgākas. Nu, tad arī karam turpinoties, turpinās arī atbalstu un kopā, tad, kad es minu domu biedrus, es domāju, dažādākos cilvēkus, tie parasti nav vieni un tie paši cilvēki visās akcijās vai visos pasākumos, jā, katrā pasākumā pievienojas cilvēki, kuriem šis te attiecīgais virziens vairāk rūp, cits varbūt vairāk pievienos kaut kādām praktiskajām lietām, un starp mums ir šie te domu biedri arī tagad, jā, ar ko mēs kopā vācām parafīnu tiem ierakumu sveču liešanai, piemēram, savācām 100 kg parafīna uz Ziemassvētkiem 22. gada decembrī, vai arī ar ko mēs jau organizējam minētos tos mammu un bērnu tikšanās reizes festivāla parkā. Kopā ar mākslas skolu tika izgatavoti sadarbībā ar mākslas skolu šie burvīgie putniņi, un atkal kaut kādā ziņā aizpildot vakumu, kas šāds pasākums netika rīkots no Reizeknes pilsētas, tad mēs arī kaut kādā veidā aizpildījām to vakumu un organizējāmies paši. Ja? Tika vākti līdzekļi papīram, lai mākslas skolas bērni varētu izgatavot šos burvīgos putniņus un Ukrainas kara pirmajā gada dienā tad izveidot šādu te skaistu instalāciju pie Māras pieminekļa. Arī pirms Ukrainas kara manas, teiksim, aktivitātes arī bija, kā lai pasaka, jomās, kas man interesē, viņas vienmēr ir bijušas, varbūt mazāk skaļas un pamanāmas, bet arī kopā ar domu biedriem, piemēram, konstatējām to, ka pusauģu resursu centrs varētu būt arī Rēzeknē, ne tikai Daugavpilī, un tad palīdzējām meklēt telpas un dažādi sarunāt, lai šis te resursu centrs būtu. Nostājas paušana par ceļu kvalitāti pilsētā, sociālo tīklu izmantošana, lai paustu savu viedokli par to, ka, piemēram, Reizeknes ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir šāda paskata ceļš, jau 30 gadus nav remontēts, un pilsētas doma atrod līdzekļus visādām citām aktivitātēm, bet neatrod līdzekļus, lai salabotu šos te ceļus, kas es uzskatu diezgan izmērāmi pat apdraud mūsu pašu drošību, ja, jo līdz ar to šīs te ugunsdzēsēju mašīnas nevar veiksmīgi pārvietoties pa tādiem ceļiem. Tāpat esmu izmēģinājusi roku žurnālistikā, esmu rakstījusi, šeit jūs redzat žurnālu A12, un intervēju šo te drosmīgo jauko latgalieti Aiju Meželi, kas šobrīd dzīvo Berlīnē, bet kura arī ir vienkārši kolosāls aktīvisma piemērs, kas nāk arī no austrumu pierobežas, un kura šobrīd vada nevalstisko organizāciju, nevis vada, bet aktīvi piedalās nevalstiskās organizācijas Free Belarus aktivitātēs, kur viņi apkopo informāciju par politieslodzītajiem Baltkrievijā, par dažādiem notikumiem Baltkrievijā, un mēģina dažādi iesaistīt arī Latvijas gan politiķus, gan sabiedrību, gan informēt, vispirms jau informēt sabiedrību, tulkot šo informāciju kopš tiem laikiem, kad Baltkrievijā pirms dažiem gadiem bija šī sacelšanās ļoti aktīva, un viņi bija brīvprātīgi, kas tulko informāciju, lai arī Latvijas mediju telpā būtu informācija par to, kas notiek Baltkrievijā. Un viņi nepadodas un turpina arī iesākt to. Pagājušā gada jūlijā mēs uzzinājām no plašsaziņu līdzekļiem, ka pilsētai draud bankrots. Un kopā ar domu biedriem saprotam, ka informācija ir gaužām skopa, vārā ar mums nerunā, neskaidro, kas tad īsti notiks ar pilsētu, vai pilsēta spēs pildīt savas obligātās funkcijas, vai spēs nodrošināt
es nezinu, transportu, apkuri un tam līdzīgas lietas, izglītību, ja. Un mēs lūdzam domai skaidrot, mēs uzrakstam iesniegumu un lūdzam domai skaidrot, kas tad īsti notiek, jo īpaši satrauc plāni par darbinieku atlaišanām sociālajā dienestā, jo ir skaidrs, ka grūtos laikos ir jātaupa, bet kādas tad ir mūsu prioritātes un kāpēc mēs tieši izvēlamies taupīt uz sociālajiem darbiniekiem. Tad mēs kopā ar domu biedriem uzrakstījām šādu iesniegumu. Tajās dienās mēs šaubījāmies, vai tas īsti ir jādara, jo, protams, kā jebkuram cilvēkam ir bažas, vai mums tur ir jāmaisās, mēs taču ievēlējuši esam pārstāvjus domē, kas par mums rūpējas un ka mūsu intereses ir pirmajā vietā. Un varbūt pietiks ar to, ja viņi paši darīs savu darbu, un mums ir jādara savējais. Tomēr saprotot, ka šī, teiksim, esošā vara diezgan augstprātīgi komunicēja ar iedzīvotājiem un nevēlējās skaidrot patiesos notikumus, bet tikai kaut kādas savas versijas. Mēs tomēr nolēmām par labu tam, kā ir jāraksta šis te iesniegums un jāmēģina aktivizēt iedzīvotāju. Ar ko mēs saskārāmies? Protams, mazas pilsētas trūkumi ir tādi, kad tu uzrunā cilvēkus un jautā, vai viņi vēlas ko parakstīt. Tad, protams, šī te austrumu pierobežas kultūra un padomju laika mantojums cilvēku uzreiz padara ļoti bažīgu. Viņš saka, nē, man tur sieva vai vīrs strādā domē, vai man bail zaudēt darbu, vai man neinteresē politika, pasarg Dievs, vai viņš taču ir ļoti labs saimnieks, kāpēc lai es tur pret viņu kaut ko darītu. Un man vēl šajā pilsētā jādzīvo, un tās bažas ir saprotamas un absolūti normālas, jo, protams, ka mazā pilsētā šīs te darba iespējas, galvenokārt jautājums ir par darbu, un darba iespējas ir ierobežotas, tāpēc ir normāli, ka cilvēki uztraucas. Bet reizē tas arī atspoguļo šo te mūsu pierobežas kultūru, un tas brīžiem ir līdzīgāka, teikšu atklāti, austrumu kaimiņu kultūrai, kur arī cilvēki ļoti bažījas, bet atšķirībā no viņiem mums taču nedraud ne ar apcietinājumu, ne ar kaut kādām represijām drausmīgām, bet tāpat laikā mēs tomēr esam mantojuši šīs te bailes un šo te rezervētību pret politiku un pret iesaisti. Neskatoties uz to, ka daudzi teica, ka mums nekas nesanāks un cilvēki negribēs parakstīties, jo sākumā mēs domājam, ka mēs būsim 5 cilvēki, kas parakstīs šo te iesniegumu, tomēr pa dažām dienām mums izdodas savākt gandrīz 70 parakstus, daļa no tiem elektroniski, daļa no tiem papīrā. Un tad jau pēc iesniegšanas, kad mēs publicējām arī vēstuli, mēs uztaisījām Google Forms, kur cilvēki anonīmi varēja paust savu nostāju atbalstu. Mēs apsolījāmies, ka mēs to datus nekur nepublicēsim, un tad 170 cilvēki vēl arī anonīmi atbalstīja šo te vēstuli digitālā formā. Mēs arī speciāli pajautājām cilvēkiem, lai viņi pieraksta kādus komentārus, ļāvām to darīt anonīmi. Ko tad viņi teica? Ka cilvēkus satrauc šī te sociālo darbinieku slodze, šī te vēlme budžeta problēmas risināt uz sociālo darbinieku rēķina. Cilvēki novēlēja izturību, pieminēja arī par izšķērdību spā centros, par šīm te prioritātēm, kā mēs iepriekš runājām. Un arī, tad atgādinājums par to, ka mēs esam pašvaldības darba devēji un ka mums arī jāseko, ko tad mūsu darba ņēmēji dara. Un arī par Latvijas valdību, cilvēkiem arī rūp, un viņi grib redzēt arī Latvijas lielāku iesaisti Latgales pašvaldību nedibinās. Te vēl daži komentāri. Piemēram, šis, ka arī man nav skaidrs priekšlikums par darbinieku atlaišanu, tajā pat laikā saglabājot mediju pakalpojumus, kuri propagandē vienas personas intereses. Pēdējo, 10 gadus, 15 gadu laikā mēs arī redzam, ka šī te mediju telpa Rēzeknē bija diezgan sarežģīta, ar pilsētas avīzi tika propagandēta tieši pilsētas mēram labvēlīgi viedokļi, bet tādā īsta skaidra caurspīdīga informācija par to, kas notiek pilsētā, nebija pieejama.
rezultāti, šīs akcijas rezultāti. Tā bija tāds kā sniega bumbas efekts. Pēc tam sekoja sižeti medijos, bija premjeras, prezidenta komentāri. Varbūt ne konkrēti par to mūsu akciju, jā, bet par situāciju Rēzeknē kopumā. Un tad Rēzeknes domas lēmums tik drastiski nemazināt status, kas gan bija izteikts tādā ļoti, teiksim, atklāti manipulatīvā veidā, jo tieši pilsētas galva tobrīd bija ierosinājusi mazināt status sociālajā dienestā, bet pēc tam viss tika pagriezts tā, ka domas priekšsēdētājs izteica priekšlikumu saglabāt šīs amata vietas. Un domas sēdē izrādīja izbrīnu, ka ir izlemts šīs amata vietas likt. Lai vai kā tas būtu noslēdzies, mēs tomēr priecājamies, ka šīs amata vietas netika likvidētas un ka taupības pasākumi netika sākti tieši uz mazāk aizsargāto iedzīvotāju, teiksim, rēķinu. Pēc šīs akcijas mēnesi vēlāk sekoja viena tāda oriģināla akcija, kur mēs izdomājām, ka vajadzētu šai nopietnai situācijai piebērt šķipsnīgu humora. Un tā kā tobrīd bija Miķeļdiena, izdomājām, ka mēs tādā interesantā veidā varētu piesaistīt arī mediju un sabiedrības uzmanību un uzrīkojām akciju Kabaci pret bankrotu. Tātad šajā domu biedru grupā bija arī mums māksliniece Evija Pušmacāne, kas palīdzēja ar šiem burvīgajiem plakātiem. Jūs ievērtējat, cik viņi skaisti un iederīgi. Un mēs arī aicinājām arī reizekniešus, kas tobrīd atradās ārpus Reizeknes. Te mums ir Evikas bilde tobrīd no Turcijas atsūtīta. Un tādu iesaisti mēs mēģinājām iesaistīt reizekniešus gan digitālā, gan klātienes formātā. Zināms rotaļīgums atraisa, un protestos nereti arī izmanto visādas radošas metodes, jā, kā mēs zinām, arī ielu mākslu un dažādas instalācijas. Šos te kabačus var uzskatīt par zināmu instalāciju. Un tad mums tā bija kā simboliska ziedošana pilsētai. Neuztraucieties, neviens kabacis akcijā necieta, tie tika nogādāti uz pārtikas skafiņu pie sociālā dienesta. Tad mēs noskatīsimies arī divus īsus video. Palīga budžetīs, nesaplānos, neskaitīs. Tas ir viens. Un te ir, kur arī
otrs. Tātad šī akcija, man liekas, ka izdevās ļoti, ļoti labi. Mums izdevās piesaistīt uzmanību gan no medijiem, gan no pilsētniekiem. Tā bija arī iespēja pilsētniekiem, kuri, piemēram, negribēja būt pamanāmi un redzami kaut kur bildēs, atnākt, piemēram, un nolikt savu kabaci vēl pirms akcijas sākuma un vienkārši aiziet, arī tādā veidā parādot savu nostājumu. Interesanti bija arī tas, ka mērs iznāca ar mums aprunāties, bet viņa tā kā savā stilā komunicējot, viņš īsti nebija gatavs uzklausīt mūsu jautājumus vai pārdomas. Viņš iznāca ar savu TikTok filmētāju, kurš viņu raidīja tiešraidē TikTokā, un tad viņš patiesībā runāja ar to auditoriju, kura viņu saprot un kura viņu tā kā klausa no vārda. Bet ar mums, ar jautājumu uzdevējiem, viņam īsti nebija tādas intereses aprunāties. Šīs akcijas rezultāti. Atkal, man liekas, ka tas bija labs signāls gan vietējā, gan valsts līmenī, ka iedzīvotājiem nav vienalga, ka iedzīvotāji neklusēs. Jā, akcijā piedalījās arī politiķi, arī tepat Rēzeknes vietēji opozīcijas politiķi un nacionālā līmeņa politiķi. Bet galvenā akcijas, teiksim, virzītās spēks galvenais bija iedzīvotāji. Un tika iesaistīta arī mediju telpā, iespēja būt sadzirdētiem, kas mums rūp, par ko ir šis stāsts. Manuprāt, svarīgs aspekts ir kopienas stiprināšana, un nemazāk svarīgs ir arī, kā profesors Vens Sīlis saka, izēja no krīzes ir diezgan acīm redzama atgriešanās pie ētikas kā pie sociālo attiecību pamata. Manuprāt, ar šo akciju mēs arī parādījām, ka nevar 15 gadus no vietas stāstīt tikai savu patiesību, ignorēt nevēlamo patiesību, realitāti, tērēt tikai tiem projektiem, kas ir izdevīgi savu ieņai pie varas esošo, nepabeigt projektus, kā, pieņemsim, bērnu dārzu rotaļā, atstāt pusratā un izlikties, ka tas ir ok, un vainot pie visa valsti. Un ar šo akciju mēs parādām, ka ir arī citas vērtības, ka mēs cenšamies iemiesot šīs vērtības, ka mēs tā kā neļausim šīs vērtības nozagt. Un tā ir arī demokrātija darbībā, jo demokrātija, kā mēs teikt, ir darbības vārds, lai gan valodnieki nepiekritīs un teiks, ka lietvārds, bet tomēr demokrātija ir darbības vārds. Demokrātija nozīmē rīcību. Demokrātija nozīmē iestāšanos, un demokrātija nozīmē tādu zināmu pastāvību savās darbībās. Tie nav tikai demokrātijas svētki reizi gadā, kad mēs tur 18. novembrī aizējam nolikt svecītes pie pieminekļa, bet demokrātija ir tāds arī melnais darbs, kad mēs darām nevisai patīkamas lietas un sakām nevisai patīkamas patiesības skaļi. Protams, šis stāsts vēl nav galā. Šodien ir jauns sižets medijos par to, kā jūs redzat ar tādu diezgan skaļu arī virsrakstu apturēta būvniecība, kavēti maksājumi, nesākti projekti, kāda būs šī gada realitāte Rēzeknē. Mēs redzam, ka, piemēram, bērndārs rotaļa tā arī stāv nepabeigts. Mēs redzam, ka 10. reizi izsludinās tūlīt
konkursu uz nomas tiesībām spā, bet neviens baigi rindā nestāv nepiesakās. Tāpat laikā viadukts brūk un daudzas citas infrastruktūras problēmas Reizeknē, kurām šobrīd naudas nav. Mēs redzam arī tādu nihilismu pie varas, kad var neiet uz sēdēm vai speciāli boikotēt kaut kādus balsojumus, sabotēt nomas darbu. Tāpat laikā mēs redzam arī, ka mūsu darbībām ir arī augļi. Es nevēlos teikt, ka tas ir tikai mūsu vai domu biedra Saujiņas nopelns. Tas ir kopīgs nopelns visu to, kas ir strādājis, kas ir runājis, kas ir komunicējis un mēģinājis panākt kaut kādas izmaiņas. Un, jā, stāsts vēl nav galā, bet mēs redzam, ka pamazām izmaiņas notiek. Mēs neļaujam arī valsts centram par mums aizmirst, jā, par nomali. Mēs visu laiku par sevi atgādinām. Un skatīsimies, kā tas attīstīsies tālāk. Daudzi man jautā, vai man nav bail. Protams, ka kaut kādā ziņā ir bailes. Esmu arī atklāti pateikšu saņēmusi draudus. Protams, tas nav patīkami. It sevišķi zinot, kad arī, teiksim, policija nevienmēr labprātīgi izmeklē kaut kādus, piemēram, digitālos draudus. Viņiem varbūt tās prasmes un arī kapacitāte ir jāstiprina. Tāpat laikā man nav bezizējas sajūtas, man nav bailes, ka man ir jāklusē tikai tāpēc, ka, lai saglabātu darbu, vai man ir jāklusē, es nezinu, citu apsvērumu pēc. Man ir zināmā elastības sajūta un mani stiprina mana pasaules pieredze. Pirms jau vairākiem gadiem esmu izceļosies pa Peru, pa Latīņameriku, pa Kolumbiju viena pati. Un arī tur es pamanījos atrast domu biedrus. Un tāpēc es vēlos uzsvērt, ka, protams, ļoti liela nozīme ir domu biedriem, jo domu biedri stiprina. Un tad, kad tu saproti, ka tu neesi viens, un tad, kad tu saproti, ka tu runā arī to vārdā, kuri paši varbūt kaut kādu iemeslu, un dažreiz tiešām ļoti pamatotu iemeslu nevar runāt, tad tas arī dod spēku. Bet par drosmi varbūt neliela atkāpīte. Man patīk šis ir teiciens angļu valodā, ka drosme ir zināt, ka tas varētu būt sāpīgi, bet tik un tā to darīt. Un muļķība ir tieši tas pats. Un tāpēc dzīve ir sarežģīta. Jā, drosmē ir labi, pārgalvība nav labi, tāpēc es nevienu neiedrošinu būt pārgalvīgam, jo jebkurai darbībai, kas ir ārpus ikdienišķā, vienmēr ir kaut kādi riski. Tāpēc, protams, ir jādarbojas likumu ietvaros, jā, un vienmēr jāsaglabā arī zināms pašsaglabāšanās instinkts. Dažas atziņas par šo pieredzi. Kā bija ar parakstu vākšanu, saskāros ar to, ka katram arī tad rodas savs, kaut kādas savas, teiksim, savi ieteikumi, dažreiz vietā, dažreiz nevietā, kā viss ir jādara. Jo tikko kaut cilvēki pulcēs vairāk par vienu, diviem un kaut ko sāk darīt kopā, tad parasti ir arī kaut kādas zināmas, varbūt nesaskaņas par to, kā šīs lietas ir izdarāmas. Bet, protams, ir jāmēģina kopīgu mērķu labad šīs nesaskaņas pārvarēt. Citi atkal teiks, viss taču ir labi, ko tu tur ņemies, labs taču saimnieks, paskaties, kā labi būvē. Lai vai kāds tur varbūt tur ideoloģiskie priekšstati, bet tik saimniecisks. Es gan nesaprotu, kā var būt labs saimnieks ar tādu iztrūkumu budžetā, kaut kas man tur nelīmējas kopā. Tad, protams, kā jau minēju, stiprina tie, kas gaida pārmaiņas un kas paši zinām apsvērumu pēc nevar aktīvi piedalīties, bet stiprina viņu pateicība un atbalsts. Liela nozīme ir sociālajiem tīkliem. Tas arī ir jāizmanto mūsdienu tehnoloģijas, jo tas ir veids, kā paziņot citiem par savu akciju. Tas ir veids, kā būt pamanītam. Taču pats svarīgākais, kā jau iepriekš minēju, manuprāt, ir domu biedri. Un priekš mūsu pilsētas un priekš mūsu iesaistes kultūras atsaucība, līdz šim mūsu akcijām ir tomēr samērā liela, lai viņa nav varbūt mega liela, bet vienmēr gribas vairāk, bet tāpat laikā mēs nevaram sūdzēties, un es uzskatu, ka atbalsta loks ir diezgan plašs.
Jā, ko es varētu pateikt, tā kā ieteikt, vai varbūt tāds kaut kādi ceļavārdi. Ja jūti aicinājumu, dari, tāpēc, ka, ja tas ir tavs aicinājums, tu tik un tā nevarēsi to nedarīt, agrāk vai vēlāk, tava būtība, tava sirds tevi tirdīs un liks tev kaut ko darīt lietas labā. Obligāti ievēro likumdošanu, meklē domu biedrus, jo kopā vienmēr jautrāk. Ja nav domu biedru tavā tuvākajā apkārtnē, viņi var būt arī digitālie domu biedri. Ja tu esi sociālajos tīklos, tie var būt pat domu biedri ārzemēs, ārvalstīs, ar kuriem tev saskan tavas vērtības. Jo, nu, vismaz mani tas stiprina, jā, cilvēki ir dažādi, protams, ir introvertāki cilvēki, kuriem varbūt vairāk patīk būt vieniem, bet arī, vai arī kuri vairāk uzlādēs, esot vienatnē, bet arī viņiem ir vajadzīgi domu biedri kaut kādu kopīgu mērķu sasniegšanu. Saglabā optimismu, nereti darbojoties ar tādām lietām kā politika vai ar kaut kādu sabiedrības iesaisti, sastopies ar kaut kādu zināmu pasivitāti vai kaut kādām konservatīvām vērtībām. Un tad tu domā, nekas tur nesanāks. Cilvēki negrib, cilvēki noguruši, noskrējušies. Bet ir svarīgi saglabāt optimismu, un es saku paldies arī saviem domu biedriem, ar ko es kopā esmu darbojusies. Lēlai Rasimai, Evijai Pušmucānai, daudziem arī, kas te pat ir, starp mums šodien. Paldies liels par optimisma devu, par to, ka nepadodaties. Un ir baigi svarīgi. Man pašai arī, kā Vladislava Romanova teica kaut kādā no savām intervijām, ka viņai ir tendence pamanīt to negatīvo, un tas negatīvais bieži vien atsver pozitīvo. Man ir līdzīgi, man bieži vien arī uznāk tāds, ka nekas te nesanāks, vienkārši jābrauc prom. Bet tad tu redzi, ka ir cilvēki, kuriem rūp, un tad ar viņiem kopā atkal gribas darīt. Un arī jātic labajam, un jātic, ka cilvēki sirds dziļumos ir labi. Un kaut kā tas labais arī jāsaredz. Un, protams, tie mērķi arī jāuzstāda reāli un jāiet soli pa solim. Labāk mazs mērķis šodien un vēl neliels rīt, nekā tāda atlikšana un neticība, un tad arī nesanāk sasniegt par to mazumiņu. Ieteikumi, kur iesaistīties. Es jau dažas organizācijas tagad pieminēju. Mēs paši šobrīd šeit esam šodien pateicoties Viedokļu līderu skolai. Jā, te ir arī pieminētas dažādas citas organizācijas. Dažas ir vietējā Latgales līmeņa. Manis jau pieminētais Free Belarus ir Latvijas līmeņa organizācija, kur var iesaistīties arī, ja jums interesē Baltkrievijas liktenis un vēlaties jūtaties aicināti tieši tajā jomā palīdzēt. Ja jums interesē vides lietas, tad zaļā brīvība vai dzīvnieku brīvība. Ja jums latgaliešu valodas joma ir tuva, tad ir biedrība Volūda, vai politika, tad ir Latgales Saeima, biedrība Esto. Ja gribat kādā apmaiņas projektā aizbraukt, tad varat sazināties ar biedrību Zaļais Meridiāns. Un varbūt jauniešu kaut kādas aktivitātes, tad arī ir biedrība Protests, kas, cik es zinu, arī Daugavpilī ir darbojušies jaunieši. Un, jā, pasaule mūsu mājās, tas logo centrā, tā arī ir biedrība Reizeknē, kur gan apmaiņu braucieni, gan kaut kādi pasākumi tiek organizēti, kur noteikti var iesaistīties. Biedrības ir foršs veids, kā atrast savu domu biedrus, un arī ļoti lielisks veids, kā gūt vispār pieredzi ārpus sava ikdienas burbuļa, ārpus formālās izglītības, ārpus, teiksim, savas ģimenes, kur paplašināt savu redzesloku, kur tas man ir ļoti daudz devis arī savulaik. Es iesaistījos aktīvi dažādās biedrībās, un no sirds mudinu arī jūs iesaistīties. Un paldies, beigās es gribu pabeigt savu prezentāciju ar Aleksēna Vaļnē vārdiem. Nav kauns izdarīt maz, kauns ir nedarīt vispār. Jā, neesam perfekcionisti, nespiežam uz to, lai vienā dienā izglāb pasauli, darām pa maziņām, mazmazītiņām, un tad mēs tiksim uz priekšu.